Mani sauc Agata, un šis ir Digitālo prasmu podcasts Apkadējitē, kurā mēs tiekamies ar visdažādāko industriju pārstāvjiem un ieskatāmies digitālajās profesijās. Ir tikai dažas sievietes, kuras varam saukt par tehnoloģiju pasaules guru, un Anna Andersone ir viena no šīm sievietēm. Anna savā paspārnē ir izlolojusi ne tikai vairākus jaunu uzņēmumus, bet arī attīstījusi superjaudīgo Riga Tech Girls kopienu, palīdzot apgūt tehnoloģijas vairāk nekā 25,000 sieviešu pēdējo gadu laikā. Riga Tech Girls kopienas mērķis ir iedvesmot un izglītot sievietes, apgūt tehnoloģiju prasmes un veicināt viņu iespējas darboties tehnoloģiju jomā. Jau savā pirmajā darba vietā Anna saprata, ka tehnoloģijas ir nākotne. Tāpēc jau drīz tapa Annas pirmais uzņēmums – grafiskā dizaina studija Hungry Lab. Kopš tā laika viņa ir izveidojusi vairākus jaunu uzņēmumus, bet šobrīd īpaši mīļš ir uzņēmums Be With, kas ražo īpašu apģērbu ar slepenām kabatiņām, kas ļauj pāriem vienam otru samīļot. Vairāk kā 10 gadus Anna aktīvi iesaistās Latvijas jaunu uzņēmumu ekosistēmas attīstībā, līdzdibinot dizaina tehnoloģiju jaunu uzņēmumus Bird2Me un Front, kā arī viņa ir aktīvi darbojusies Tech Hub Riga valdē un veidojot programmētāju un dizaineru kopredz telpu The Mill. Viņa arī aktīvi iestājas par sieviešu iespējošanu un dzimumu līdztiesību. Svarīgi piebilst, ka Anna ir arī mamma un sieviete, kas atklāti runā par ģimenes dzīves un biznesa vadīšanas apvienošanu un attiecību nozīmi veiksmīgas dzīves veidošanā. Vai zināji, ka viņas balss skanēja Hospitāļa ielā? Čau, Anna! Prieks, ka tu esi pie mums studijā, prieks, ka tu esi Liepājā. Un metamies uzreiz iekšā jautājumos. Un pastāst saviem vārdiem, kas ir tas, ko tu dari? Čau, Agata, forši būt Liepājā. Es vadu biedrību, nevalstisko organizāciju Riga Tech Girls. Jā, principā tas ir tas, ko es daru. Es esmu arī mamma un sieva un cenšos dzīvot dzīvi tā, lai būtu ilgi labi. Okay. Man liekas, ka tu esi, kā mājaslapā ir rakstīts, es zinu, ka tur tā ir rakstīts, ka tu esi Chief Empowerment Officer. Jā, tas ir tikai termins, ko es sev izdomāju, jo man liekas, tas Chief Executive Officer, man liekas, ir tāds direktējošs, un es neesmu executive officer, tikai tas, ko es cenšos darīt, ir, ka mēs kā nevalstiska organizācija, kā biedrība, mums lielākais spēks ir tajā kopienā un tajā, ko mēs varam izdarīt kopā. Un tāpēc es ļoti cenšos iekustināt visus un iesaistīt visus, un es nevienā brīdī nedomāju, ka es zinu labāk nekā citi. Es zinu, ka mēs visi kopā zinām labāk, un tāpēc tas Chief Empowerment Officer, tā ir tā man pašpasludinātā loma ka mans uzdevums ir citus iespējot un iespēkot un dabūt ārā no katra to maksimumu, ko tas cilvēks var dot. Un jā, tāpēc tā kā saīsinājumā CEO, tā kā tradicionāli, bet tas atšifrējums Chief Empowerment Officer, tas kā es pats sev saucu. Perfekti. Man liekas, tas ļoti atbilst arī visam tam, kā tu darbojies, jo esmu redzējusi tev darbībā, un tas perfekti sakrīt. Pastāsti vairāk par to, ko dara Riga Tech Girls, jo tā ir vienkārši fantastiski jaudīga organizācija, un kas ir tas, ko jūs darat kādam, kurš varbūt vēl nezinu, kas tas ir? Mēs esam, es teiktu, tāda kustība, un mums ir tādas pamata komanda un ir programmas, pie kurām mēs strādājam. Un šīs programmas pamatā ir saistīts ar izglītību, mentoringu, iedvesmošanu, un mūsu mērķis ir, lai IT jomā būtu vairāk cilvēku, pirmkārt, kā tas ir tāds lielais mērķis. Otrkārt, lai tur būtu tieši vairāk sievietes pārstāvētas nekā līdz šim, jo līdz šim sievietes pārstāv tikai 23% no visiem, kas strādā IT jomā. Bet noteikti varētu būt daudz vairāk, un sievietēm ir milzīgs potenciāls, milzīgas iespējas, un mēs gribam, lai vairāk sieviešu iesaistās. Un tāpēc ir svarīgi domāt par šo te iedvesmu, rādīt labos piemērus par to, ka IT jomā tiešām ir sievietes, ir foršas sievietes, ir superīgi strādāt IT jomā, tas ir interesanti, aizraujoši.
var labi pelnīt, var satikt brīnišķīgus cilvēkus, strādāt kopā ikdienā ar foršiem cilvēkiem. Un tad, kad ir šī iedvesma, tad ir svarīgi jau saprast, kā. Un tad tas ir tas, kur mēs nākam ar dažādu līmeņu programmām, kur plašāk apmeklētāji ir iepazīsti tehnoloģijas. Katru gadu to iziet vairāki tūkstoši cilvēku. Ne tikai tie, kas grib pārkvalificēties uz IT, bet tie, kas vispār grib zināt, kas notiek šajā jomā, kas notiek darba tirgu, kādas vispār iespējas, potenciāls. Es uzskatu, ka iepazīst tehnoloģijas vajadzētu ikvienam vienu reizi noklausīties, lai zinātu, kas vispār šajā tirgu notiek. Jo īpaši jauniešiem, jauniem cilvēkiem un arī tiem, kam varbūt nav tāda 100% pārliecība, es esmu īstajā vietā, es daru tieši to, kas man patīk. Varbūt jūs ieraudzīsiet savu to lomu IT. Un tad trešais solis, kad ir jau saprasts, kas tur varētu būt, tas, ko es varu apgūt, ir tiešām mācīties kādu noteiktu profesiju. Tad tā ir jau profesionālā apmācība, ko mēs arī nodrošinam. Tas ir par to IT jomu. Otrā tāda vertikāla, kā var nokļūt IT jomā, ir veidot savu startup vai savu jaunu uzņēmumu. Un sievietes jaunu uzņēmumos ir vēl mazāk pārstāvētas nekā IT jomā kopumā. Te gan ir īstenībā liels uzlabojums. Jā, iepriekšējie dati, kas bija par 21. gadu, rādīja, ka Latvijā ir zem 10% sievietes dibinātājas. Tur bija pēc viena rādītāja 6%, pēc viena 9%. Tad šobrīd tie ir 16%, kur mēs redzam, ka šo pēdējo tieši pāris gadu laikā ir noticis milzīgs uzrāviens, par ko mēs ļoti, ļoti priecājamies. Es ceru, ka tur ir arī kaut kāds mūsu devums tajā. Bet vienalga 16% komandu tikai ir sievieti dibinātāji, tas ir ļoti mazs procents. Mēs gribētu, lai sievietes ir vairāk, lai sievietes realizē savas idejas, digitalizē savus uzņēmumus, kas arī ir veids, kā patiesībā pavērst to. Un šis dažāds atbalsts sievietēm dibinātājiem, tā ir tā otrā lieta, ko mēs darām. Un trešais ir digitālās prasmes kopumā Latvijas sabiedrībā. Jo pat, ja nav vēlme strādāt IT jomā, un visi nekad nestrādās IT jomā, to arī mēs saprotam un negribam nevienu pārliecināt par to, ka pilnīgi visiem vajadzētu strādāt. Bet apgūt digitālās prasmes gan ir nepieciešams pilnīgi visiem, jo tuvākajā laikā mēs ļoti reti redzēsim jau kaut kādas iespējas, kā var vispār bez digitālām prasmēm strādāt, dzīvot. Un tās digitālās prasmes viņas var ļoti palīdzēt, efektivizēt procesus dažādus. Un tad digitālās prasmes kā tādas ir tas trešais, ko mēs darām. Mums ir tādas specifiskas pielāgotas programmas, kā digitālās prasmes skolotājiem, digitālās prasmes radošiem profesionāļiem, digitālās prasmes veselības jomas profesionāļiem. Un tur mēs gribam palīdzēt aizpildīt to varbūt iztrūkumu, kur trūkst varbūt kaut kādas zināšanas, kaut kādas prasmes, un kur profesionāļi var palīdzēt to iedot. Perfekti. Un varbūt pastāstīja, kāda ir tava darba ikdiena. Jo man liekas, tas, ko tu dari, ir nedaudz savādāk nekā 8 stundas programmēt vai kaut ko darīt vienu, ka tu esi tāds multicilvēks. Jā, mana pašpasludinātā arī profesija, Chief Empowerment Officer, viņa arī prasa piepildīt to, ko es tur solu, ka es arī empowerošu. Viena daļa no tā ir doties uz dažādiem pasākumiem, stāstīt par šo misiju, par to mērķi un arī tādā sabiedrības informēšanā piedalīties. Tā kā viens gabaliņš no tā ir uzstāšanās, runāšana, intervijas, tā kā mēs esam šeit, un pat bijām konferencē, tā kā viss tas process. Bet pati lielākā daļa patiesībā ir organizācijas vadīšana, cilvēku vadība, projektu arī vadība, jo mēs esam šobrīd izauguši, bet tomēr vēl diezgan maza organizācija, tā kā es arī iesaistos pati personiski dažādu projektu organizēšanā, īpaši tieši darbā ar klientiem vai mūsu sadarbības partneriem. Un tad, kad vajadzīgs, tad es, protams, pēc mītapas lauku grīdu novācu glāzes un tā tālāk, bet tas ir tas pavisam jau pēdējais solītis. Bet jā, man ikdiena ir īstenībā ļoti saspringta.
Un ja man ir, regulāri ir tā, ka man ir tikšanās katru stundu bez pārtraukumiem no 9 rītā līdz 6 vakarā kā minimums. Un parasti tā man darba ikdiena ir saplānota kādas 2 nedēļas uz priekšu. Tā kā mani kaut kur aicina, es varu pēc 2 nedēļām. Un tad vienreiz, nesen pavisam man viens paziņš, viņš teica, varbūt kā sazvanamies kaut ko pēc 6 varam sazināties vai kaut kā. Viņš tur baigi jau tur esi aizņemtās. Man ir saplānots tā kā pa minūtēm. Man ir ļoti svarīgi izdarīt to, ko es daru. Viņš ir darbaholiķe. Es tā domāju, es negribētu tā kā lietot tādu terminu kā darbaholisms, jo tas nav darba aizņemtības pēc, bet es par šo ilgi domāju, tā kā angliski ir tāds termins high impact people. Un tas ir tas, kā man gribas par sevi domāt, ka es rādu efektu, un lai radītu efektu, ir daudz jādara. Un tāpēc es ļoti rūpējos par to, lai es labi izgulētos, lai es labi pārēstu, lai man būtu spēks un enerģija, lai es varu tiešām tās visas stundas koncentrēties, izdarīt labi savu darbu. Bet, ir jāatzīst, ka es cenšos virzīties uz to, lai nebūtu tik daudz tie mītiņi, lai tur būtu pauzītes kaut kādas. Un tas ideālais mērķis būtu, ka nav tik saspringti, bet pēdējie pāris gadi, kopš mums ir tāda milzīga izaugsme bijusi, ļoti daudz projektu nāk iekšā, kurus mēs paši, protams, izdomājam, piesakam un gribam realizēt. Bet, lai augtu, ir jādara daudz, un lai būtu tas impact, ir jādara daudz. Tu ļoti labi ieskicēji, ka ir jādara daudz. Protams, jāierobežo laiks, kurā to dara. Bet kas tev motivē? Kur rodās tā enerģija? Kas tev uzlādē? Kur kaifs virzīt Latvijas un īstenībā jau pasaules līmeņa IT kopienu? Es domāju, tas galvenais motivators ir cilvēki, ka var redzēt, ka tiešām mainās cilvēku dzīves. Un tie nav 1, 2. Daži cilvēki, tie ir 100. Un, es varbūt nezinu, vai 1000 tiešām mainās dzīve, 1000 atnāk un uzzina lietas, bet 100 cilvēku mainās dzīve. Un tieši sievietes un sieviešu dzīve mani ļoti iedvesmo, jo es pat esmu sieviete un es zinu, ko nozīmē būt mammai, strādāt un censties piepildīt sevi ar to, ko es daru ikdienā. Un, tāpēc man īpaši liels prieks ir par tām sievietēm, kas, piemēram, atnāk uz mūsu programmām, ierauga to, kas ir viņu sirdslieta, sāk to darīt ikdienā, var pelnīt vairāk, var dzīvot labāk, var labāk sabalansēt savu dzīvi. Un tas vienkārši ir tik iedvesmojoši, ka ar to pietiek. Un sievietes tas ir viens. Un mazās meitenes, tas arī man ļoti, ļoti iedvesmo, jo mēs vasarās organizējam meiteņu vasaras skolu. Un katru vasaru mums ir tā debate. Man ir iekšējā debate ar sevi, vai es šovasar ņemšu atvaļinājumu, vai es organizēšu vasaras skolu. Un jau vairākas vasaras pēc kārtas es noslēdzos uz tās vasaras skolas organizēšanu un to darbu ar meitenēm, kas ir nenormāli prasoši, tā kā skolotāji. Vienkārši es jūsu vietā paklanos līdz zemē, kā strādāt ar bērniem. Tas ir milzīgs enerģijas apjoms, kas ir vajadzīgs. Bet tas ir arī tik ļoti iedvesmojoši, un tas tik ļoti nāk atpakaļ, un ir ļoti forši. Un vēl, kas man liekas, man iedvesmo šajā strādāt arī plašāk, ir tā nākotne, kādu pasauli mēs būvējam. Vai tajā pasaulē ir vieta visiem, vai visi ir pārstāvēti, un vai šajā pasaulē būs labi dzīvot arī manām meitām. Jo IT joma ir tā, kas veidos nākotni. Pilnīgi tur nav šauba par to. Un, ja šo nākotni būvēsim mēs visi kopā, gan jaunāki cilvēki, gan vecāki, gan sievietes, gan vīrieši, gan būtībā visi cilvēki kopā, tad tā nākotne būs daudz foršāka un daudz iekļaujošāka, priekš visiem piemērotāka. Un tas ir tāds lielais mērķis, kas man ir svarīgs šajā. Perfekti. Es atceros, man bija viens gadījums, kad man pienāk klāt skolotājs no vienas Liepājas skolas, un viņš saka, tu zini,
mums ir kursā visi džeki šogad uzņemti, bet ir viena meitene, un viņa šeit ir dēļ tevis. Ko? Un ar to vienu cilvēku ir pietiekami. Man pēc tam bija tas prieks, ka tā meitenīte arī pienāca klāt, un es viņai saku, kā tu izvēlējies IT? Nevar būt. Un ar to pabarot dvēseli vismaz uz gadu uz priekšu, kā minimums, kad tu jūti, kad es pasēdēšu, es to aizsūtīšu, es to izdarīšu, un uztaisam vēl vienu konferenci, uztaisam to meetup, kaut ko tur, un pieiet katram klāt un kaut ko, un neviens jau negaida atpakaļ to es dēļ tevis, bet kad tas notiek, tas ir tik, tāds maz tāds atomsprādzieniņš sirsniņā ar prieku, ar kaut kādu tādu, ka tas ir tā vērts, ka tur kaut kas tāds. Bet runājot arī par šo, kā iesaistīt cilvēkus, ir šī skarbā statistika, ko tu podkāstu sākumā minēji, maz tie skaitļi ir, varētu taču būt vēl labāk, vēl vairāk. Kāpēc ir tā problēma, vai kur ir tā problēma? Kāpēc sievietes nelaužās uz IT nozari, vai kur tā sāls? Patiesībā mēs esam redzējuši, ka tas mazliet mainās, bet tā sāpe ir dažādos punktos. Un pirmais ir tas, kas sākas jau bērnībā, ka meitenes tajā vecumā starp 8 un 12 gadiem, tas ir tas brīdis, kurās viņas nolemj, kas es esmu, un kas man padodas, kas man nepadodas, ko man vajadzētu darīt, nevajadzētu darīt. Un tajā posmā viņas ļoti ietekmē apkārtējo viedoklis. Vairāk tos ietekmē meitenes nekā zēnus. Un ja apkārt domā, ka meitenēm nevajag programmēt, nevajag spēlēt datorspēles, nevajag vispār ar datoriem aizrauties, ka tehnoloģijas tas nebūs viņām interesanti, tad meitenes to ļoti sevī pieņem, un viņas jau sāk uzskatīt, ka tas ir mans viedoklis par sevi. Un tas ir tas, kāpēc maz meiteņu nonāk vispār pie tā, lai gribētu mācīties IT, apgūt, un ka tā varētu kļūt par viņu profesiju vai aizraušanos. Un tad nākamais jau solis ir tas, vēsturiski, kā tas ir bijis, ka patiesībā sievietes 60. gados bija tās, kas programmēja, kas rakstīja programmas, kas pirmās programmas rakstīja, izstrādāja un kalkulēja. Un vispār angļu valodā vārds computer nāk no tā, ka tās bija sievietes, kas kalkulēja, viņas bija tie computers, un tikai vēlāk par datoru vai computer nosauca tās mašīnas, kas darīja viņu vietā to darbu. Tā kā sievietes ir ļoti tehnoloģiski advancētiem prātiem, un tajā laikā viņas bija šie datori. Bet vēlāk, tad, kad jau tehnoloģijas kļuva par tādu strauju augošu nozari un visa šī startup joma kļuva tāda ļoti populāra kopumā, tad diezgan apzināti patiesībā tika radīts tēls par to, kāds ir datorcilvēks. Un tas datorcilvēks nekad nebija sieviete. Tas datorcilvēks vienmēr bija kaut kas cits. Un līdz ar to gadu desmitiem tika kultivēts šis stereotips par to, kādi ir datorcilvēki un kādi nav datorcilvēki. Un sievietes loma nekad tur nebija tā kā iejaukta un iekļauta tajā. Tāpēc gadu desmitiem tas ir tiešām veidojies, ka sieviešu ir maz, un tās, kuras tur ir kaut kādas varbūt neparastākas. Bet tas, ko mēs šobrīd redzam, ir, ka IT un tehnoloģijas būtībā ir pilnīgi visās jomās, pilnīgi visās nozarēs, un sievietes tur ir vajadzīgas. Un tā kā šie radītie stereotipi mums pašiem tagad šauj kājā, mēs paši sev esam nodarījuši ar to pāri, un tagad mums ir tikai jāvērš par labu viss tas, kas gadu desmitiem ir izdarīts, un tas nenotiek tik ātri, un ar to cīnās visā pasaulē, ka tad viens ir šī audzināšana, un tas, ka bērnībā, teiksim, pat jau no ļoti agrām dienām, kādas rotaļlietas, kuram piedāvā, teiksim, ka konstruktors piedāvā puikām un nevis meitenēm un tā tālāk. Bet tas virzās visu cauri līdz tam pat, ka 11 gados meitenei, kādas profesijas meitenei izvēlēties, tad, teiksim, dažādas humanitārās zinātnes, par skolotāju būt par ārsti un tā tālāk. Tas viss, meitenēm piederās. Un par programmētāju kaut kādu iemeslu dēļ nē. Bet kādu? To mēs īstenībā tam nav nekāda pilnīga pamata. Tā kā tur ir daudz, stereotipi, audzināšana un vēsture.
Un tas ir tas, kas mums jāsalauž. Tad mums ne tikai jaunietēm, meitenēm, jaunām sievietēm jāstāst, bet vecākiem. Jā, vairāk pat, abiem jāstāst. Absolūti, jā, vecāku loma ir milzīga. Skolotāju un vecāku loma ir milzīga. Un, diemžēl, mēs esam redzējuši to, ka gan vecāki nesaskata savās meitās to potenciālu, gan arī skolotāji. Tu jau meitene, tev tā kā augstākā līmenī programmēšanu mācīties priekš kam? Skolotāji var nodarīt ļoti lielu sitienu visai karjerai un attīstībai. Jā. Ok, bet kur ir šobrīd lielākā problēma IT nozarē, ko varbūt tieši Riga Tech Girls ir gatavas ņemt un risināt? Pat lielākā problēma patiesībā ir cilvēku resursi. Tieši cilvēki, spēcīgi profesionāļi. IT jomā patiesībā vislielākais izaicinājums tiešām ir šie senior cilvēki, kas ir sistēmu arhitekti, pieredzējuši programmētāji, vecākie speciālisti visās jomās. Iztrūkums ir īpaši, piemēram, kiberdrošības jomā. Tajās, kas šobrīd ļoti strauji aug un attīstās, kā mēs zinām, kiberdrošība ir mežonīgi nozīmīga, un to speciālistu mums nav tik daudz. Tāpēc arī tas, ko mēs darām, tad piepildīt šo iztrūkumu, speciālistu iztrūkumu, mēs varam arī tos, kas ir pieredzējušie, mēs varam radīt tikai tad, ja mums ir daudz iesācēju. Un tas ir tas, ko mēs redzam, ka jo vairāk mēs varēsim sagatavot cilvēkus tam pirmajam iesācēju līmenim, jo vairāk no viņiem arī kļūs senior pēc pāris gadiem. Un īpaši šī sieviešu iesaiste ir tas, kā mēs varam risināt to iztrūkumu, jo patiesībā ar jauniem cilvēkiem mēs nevarēsim piepildīt visu iztrūkumu. Ja, teiksim, tās prognozes ir, ka 25. gadā mums trūks 17,000 IT profesionāļu, bet katru gadu mums ir tikai daži tūkstoši absolventu vispār. Latvijā. Tas iztrūkums Latvijā, jā. Tad pārkvalifikācija jau, teiksim, pieauguši, nobrieduši cilvēku pārkvalifikācija uz šo jomu ir vienīgais veids, kā mēs to varam izdarīt. Un tieši sieviešu aktīvāk iesaistīšanās ir tas milzīgais neizmantotais potenciāls, ko mēs varam izmantot. Tieši tā. Ok, statistika uzlabojās. Bet varētu viņu uzskatīt par sliktu. Diemžēl. Vieta izaugsmē. Jā. Tagad podkāstu skatās. Tā gan viena forša meitene. Un es arī esmu forša meitene. Un man arī vajadzētu iet uz IT nozaru. Un es jau sen jūtu sevī vēlmi pārkvalificēties. Ko darīt? Ko darīt šai dāmai, vai jebkuram principā, jebkuram cilvēkam? Ko tagad rītā? Ko šobrīd es noskatos tagad? Ko darīt? Kā iesaistīties Riga Tech Girls aktivitātēs? Okay. Pirmkārt, būtu svarīgi saprast, ko gribās darīt. Jo IT joma nav kaut kas viens. Tā nav tikai programmēšana. Tur ir ļoti, ļoti daudz, plašs spektrs dažādu profesiju. Tad pirmais uzdevums būtu saprast, kas ir tas, kas man interesē tajā. Arī kā es varu izmantot savas līdzšinējās prasmes un pieredzi un kā to visu tā salikt forši kopā. Lai to vieglāk izdarītu, ir jāsaprot, kādas tās jomas pastāv. Tāpēc brīnišķīgi vajag paklausīties arī iepriekšējos atkodēju IT podkastus, kur dažādas lomas jau ir aprakstītas. Vai arī vienu vietu mums, piemēram, ir šī programma Iepazīst tehnoloģijas, kur ir katrā nodarbībā mēs apskatām citu profesiju, un arī līdzīgi tādi ir profesionāļi, kas nāk un stāsta, kas ir vajadzīgs, kādas prasmes, kāda ir tā ikdiena. Iepazīst tehnoloģijas šogad mums iet uz beigām jau un vairs nevar pieslēgties, bet nākamgad mēs to atkārtosim un būs pieejams tiešsaistē atkal klausīties. Tātad jāsako līdzi, un tas būtu tas pirmais solis, iepazīst tehnoloģijas. Ja vispār gribas attīstīt digitālās prasmes kā tādas, varbūt neobligāti uzreiz tā kā pārkvalificēties, tad šobrīd ir iespējams. Mēs esam izveidojuši tādu pavisam jaunu lietu, kas mums vēl līdz šim nekad nav bijusi. Ir tiešsaistē digitālās izaugsmes skola, digitālasizaugsmesskola.lv, tā arī saucās. Un tur šobrīd ir mūsu pirmais kurs tiešsaistē pieejams, bez maksas, jebkādā savā brīvajā laikā iespējams noskatīties. Tas ir kurs cilvēcīgi par tehnoloģijām radošajiem. Tātad, jebkuram, kas kaut ko rada, tas var noderēt. Var vienkārši aiziet uz digitālās izaugsmes skola LV un paskatīties, kas ir tās tēmas, kas varbūt interesē, paskatīties, pieslēgties. Tā kā to var darīt tagad un arī neierobežot laiku uz priekšu. Šis ir tāds jaunums, pie kā mēs strādājam, kur mums būs vēl kursi, bet pagaidām ir viens.
Un pēc tam, kad jau ir saprasts, kas ir tas, ko gribētos darīt, kas būtu tā joma, tad nākamais jau ir mācīties. Un jāatzīst, ka tā pārkvalifikācija nenotiek 3 mēnešos, kā varbūt dažkārt var likties. Ja, iziešu 3 mēnešu kursus, un tad es strādāšu, pelnīšu riktīgi lielu naudu, un viss būs super. Tas tik vienkārši nav. Tā tomēr ir jauna profesija, ko apgūt. Un, ja varbūt šobrīd nav obligāti nepieciešams mācīties 4 vai 10 gadus, kā tas ir citās profesijās, piemēram, lai ārstu, tur tomēr daudz vairāk laika jāiegulda. IT jomā nav tik daudz laika jāiegulda, bet mēs negribētu arī, lai mūsu zobus ārstē kāds, kurš 3 mēnešus to ir apguvis. Tāpat mēs negribam, lai mūsu sistēmas būvē kāds, kurš kaut ko 3 mēnešus ir apguvis. Līdz ar to, lai sāktu strādāt, tā mūsu pieredze darbā ar cilvēkiem, kas pārkvalificējas, ir, ka ir nepieciešams vismaz gads, drīzāk pat 1,5, un ar to arī viss nebeidzas. Tad, kad jau sāk strādāt, ir jāturpina pastāvīgi mācīties. Tā kā tā pārkvalifikācija viņa paņem ilgāku laiku, un īpaši nokļūt tādā jau lomā, kur ir gana labs atalgojums, tas arī paņems laiku. Savi 2-3 gadi ir jārēķinās, ka, ja teiksim, cilvēks jau ir profesionāls kādā jomā, ļoti labi pelna, ka tas būs tāds tā kā atkāpšanās, mazliet atpakaļ, bet tas ir iespējams. Un tas nav viegli, bet tas ir iespējams, un galvenais ir saprast, kāpēc es to daru. Kas ir tas, kas mani motivēs tajā visā? Jo, ja motivācija ir, tad ir ļoti brīnišķīgi piemēri par to, kā tiešām gan sievietes, gan vīrieši dažādos vecumos pārkvalificējas, un arī vecums tiešām nav šķērslis, arī pēc 40 pārkvalificējas un atrod savu vietu, strādā brīnišķīgu darbu un ir apmierināti un var strādāt attālināti, var strādāt sev pieejamajā laikā, tā kā tur ir ļoti daudz visādi plusu. Es arī pilnībā uz visiem 100% piekrītu. Pārkvalifikācija nav tāds viens Udemy kursiņš vai viens Rigategrals kursiņš. Tas ir tāds ceļš, bet pirmais solis un daži nākamie soļi noteikti var iet caur Rigategrals. Un ņemot vērā, ka jūs esat skārušas gandrīz 25,000 cilvēkus, ap to, tas ir tāds ļoti iespaidīgs cipars. Pastāstīja, varbūt, kāds ir tavs sapnis ar šo visu? Kur tu vēlēsi nokļūt ar to? Ar Rigategrals? Mans lielais sapnis, tas ir liels jautājums, kas prasa lielu atbildi. Patiesībā tāds lielais sapnis man ir par līdzvērtību un vienlīdzību, un es redzu, ka Rigategrals mēs šo te sapni pildam, tas nenotiek tik ātri. Bet nodrošināt to, lai cilvēkiem ir līdzvērtīgas iespējas un lai ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē, jo mēs strādājam šobrīd arī ar vairākiem starptautiskiem projektiem. Teiksim, mums bija projekts ar Uzbekistānu, ar sievietēm dibinētājiem Uzbekistānā, kur patiesībā situācija ir daudz grūtāka. Un ar meitenēm Āfrikā, Dienvidāfrikā un Kamerūnā mums pat bija STEM skola mazajām meitenēm, kur arī mēs redzam, ka tā nevienlīdzība ir daudz lielāka nekā pie mums Latvijā. Un izmantojot tehnoloģijas un izmantojot šo savas zināšanas un to jaudu, kas mums ir organizācijā, mēs varam ietekmēt un mainīt šīs lietas. Bet pašā Latvijas kontekstā tas, ko es gribētu redzēt, ir, ka Latvija, un tas ir tas mans arī sapnis par Latviju, ka Latvija ir konkurētspējīga valsts pasaules mērogā, ka pie mums ir gudri cilvēki, jo mums nav dabas resursu, mums nav patiesībā nekā cita izņemot cilvēkus, ar ko mēs varētu izrauties vai kādēļ mēs varētu dzīvot labāk. Un tāpēc tā cilvēku izglītība un spēja adaptēties un izmantot tās tehnoloģijas maksimāli mūsu labumam ir tas mans tāds vietējais, priekš Latvijas mērķītis. Un te patiesībā ir vēl viena lietiņa, varbūt, ko es labprāt pieminētu. Ir jauna nevalstiskā organizācija, pie kuras es strādāju, jo Rigategrals mēs jau augam un ir ļoti forši. Bet tas, ko mēs redzam, ir, ka, lai cilvēki pārkvalificētos un sāktu strādāt IT jomā, ir tāds iztrūkstošs posms mums šobrīd Latvijā. Un tas ir tas, ko mēs esam sapratuši daudzus gadus strādājot tiešām ar cilvēkiem, kas pārkvalificējas un strādājot ar mūsu partneriem IT uzņēmumiem, ka ir tāds viens iztrūkums pa vidu, un tas iztrūkums ir prakses iegūšana.
Jo mēs nodrošinām apmācības, un arī daudzi citi nodrošina apmācības. Tāpat mums ir brīnišķīgas universitātes programmas, kur izglītību var iegūt. Bet darba devējs, viņš vēlas ņemt darbā cilvēku, kam jau ir kaut kāda pieredze. Savukārt pieredzi nav iespējams iegūt, ja neņem darbā. Un te ir tas viens iztrūkums. Un, tas ir tas, ko es gribētu vēl piepildīt tev tuvākajā laikā, ir ar speciālu praksē balstītu programmu, kurā apgūt tieši programmēšanas prasmes, tas nebūs tā kā Riga Integrāls projekts sievietēm, bet tas ir tiešām visiem cilvēkiem, kas vēlas pārkvalificēties, salīdzinoši īsā, gads pusotras laikā, koncentrēti, ļoti aktīvi strādājot, iemācīties tik labi, lai varētu uzreiz jau strādāt. Tā kā tas ir tāds vēl viens mans mazais sapnis un projekts, pie kura es strādāju jau pēdējo gadu, un ko es arī gribēju šeit pieminēt, kas ir tāds ļoti svarīgs posms, šī te prakse. Neapšaubām. Tas ir tiešām iztrūkstoši, un tam būs ļoti liela ietekme. Man tiešām prieks, ka kaut kas tāds Latvijā notiek. Es ticu, ka tas palīdzēs sievietēm. Principā, tas būs sievietēm? Tas būs visiem. Visiem. Jā. Okay, aiziet. Tā arī ir pareizi. Runājot par sapņiem. Kāds ir tavējais? Mans sapnis laikam ir, klausoties tevī, man liekas, es zinu, ko visiem būtu vērts izdarīt pēc šīs epizodes. Ir forši, ir iedvesma, ir iepazīsti tehnoloģijas, ir vēl visādas lietiņas, Riga Integrāls, var iet kaut vai iesaistīties, kaut ko darīt, varbūt kādu meetupu pamēģināt kaut vai jebko. Un kas man liekas ir tik svarīgi, un ka mans dīvainais laikam sapnis būtu, ka katrs cilvēks atrod to savu ceļu, tā kā IT, un man liekas, Riga Integrāls to tik lieliski virza un palīdz saprast. Nav noslēpums, ka es arī pieslēdzos, iepazīstu tehnoloģijas, pat es esmu 8 gadus noprogrammējusi, es tagad jau 5 gadus vadu kaut ko organizēju, sākot no meetupiem, webināriem, arī mēs taisam apmācību saturu, viss burtiski konferences. Un šis te kurs bija tik sakarīgs, un tur tie profesionāļi tik veiksmīgi visu pastāstīja un varēja tiešām iepazīt tehnoloģijas. Un tā sajūta ir, ka cilvēkiem vajadzētu tagad pamēģināt vienkārši uztaisīt sev challenge, iepazīt tehnoloģijas un padomāt, kas ir tas viņu tehnoloģiskais virziens, kurā viņi varētu doties, un kas būtu tie pirmie soļi, lai tur nokļūtu. Un daudz kas var savīties ar bērnību vai ar kaut kādām pārdomām par nākotni, kur tas ved, bet nebaidīties un mēģināt atklāt to savu tehnoloģiju ceļu. Un vienkārši tīri daļa intereses, kur tas ceļš varētu aizvest. Un tur varbūt sekos arī pārkvalifikācija, varbūt arī nē. Varbūt tur sekos foršas digitālās prasmes, mūsdienīga efektivitāte, ātrāka darbība, kaut kas tāds. Un kaut kā likās, kad katram atklāt sevi iekšējo tehnoloģiju personu, kas tad mēs esam? Atrod IT sevi. jā, atklāt, kas tad ir tas? Kā iesaistīties tajā, ko dara Riga Integrāls? Viens veids, ejam apmācības, iemācāmies kaut ko, atklājam sevi, atklājam savu iekšējo IT personu, bet mēs jau gribam būt daļa no kopienas, mēs gribam to darīt kopā ar citiem. Kā tikt varbūt iekšā kaut kādā, tajā pašā Riga Integrāls kustībā? Super, ka tu šo pajautāji. Es tieši domāju, ka šo vajag izstāstīt un aizmirsu. Jo mēs esam atvērta kopiena, mēs esam kustība. Jebkurš var iesaistīties. Gan vīrieši, gan sievietes, jaunieši. Tā kā mēs esam ļoti atvērti tam. Var iesaistīties kā brīvprātīgie arī. Un patiesībā tas, kas mums ir noticis organizācijā, ka daudzi, kas ir nākuši un iesaistījušies kā brīvprātīgie, pēc tam ir kļuvuši arī par daļu no komandas. Tā kā tur ir iespēja, ja būs tā vēlme un ja patiks, tad var arī kļūt par daļu no komandas un patiešām organizēt šīs apmācības un iesaistīties. Bet kā to tīri praktiski izdarīt? Mums ir mājaslapā, mums ir tāda maza sadaļa, kur var vienkārši pierakstīties, uzrakstīt savu e-pastiņu un pieteikties. Ja gribās vienkārši sekot līdzi lietām, tad var piesakot mūsu ziņu lapai. Tā kā katru mēnesi mēs izsūtam izsūtni. Tas arī ir mūsu mājaslapā zem subscribe, bet mums ir arī join us, tā kā tur var pievienoties.
Un nevajag baidīties arī no tās angļu valodas. Jā, mums pamatlapa ir angļu valodā. Mums ir šobrīd daudz programmas arī latviešu valodā, bet daudz kas ir arī angļu valodā. Bet kas šeit, man liekas, ir svarīgi, ka angļu valoda ir pamata valoda priekš IT jomas vai arī programmēšanā. Daudz kas balstās angļu valodā, bet nevajag satraukties. Bieži vien mēs pārāk kritiski sevi vērtējam un pārāk, teiksim, domājam, man jau tā angļu valoda nav tik ideāla, kā tad es tur iejutīšos, kā es tur strādāšu, bet viss veidojas praksē. Un mēs arī, tad, kad mēs organizējam šīs programmas, kas ir angļu valodā, mēs labprāt aicinām cilvēkus, kas varbūt nejūtas tik pārliecināti par savu valodu. Mēs organizējam angļu valodas klubiņus, kur var satikt līdzīgi domājušus, kopīgi trenēties un trenēt to angļu valodu. Jo angļu valoda, tāpat kā IT, ir mūsdienas un ir nākotne. Un kas vēl man liekas šajā kontekstā ļoti svarīgi, ir tas, ko tu arī minēji par to būt daļai no kopienas. Piedalīties pasākumos. Pat, ja, teiksim, nav tās enerģijas būt par volunteeri vai par šo te brīvprātīgo, nākt uz pasākumiem, satikt cilvēkus, iepazīt vienam otru un meklēt tos cilvēkus, kas iet līdzīgu ceļu, kas šobrīd piedalās. Piemēram, arī iepazīst tehnoloģijas ir tiešsaistes programma, bet mēs organizējam klātienes pasākumus. Mums bija lielais Vislatvijas pārgājiens, kas bija vairākās vietās, tā skaitā arī šeit Liepājā. Un tas mums ir tagad tējas vakari, kur cilvēki 100 sanāk kopā no tiem 1000, kas mācās, 100 atnāk un klātienē satiek citus un piedzīvo tos uzņēmumus, piedzīvo tos cilvēkus, kas strādā. Un tā ir milzīga sadaļa no tā visa, tas cilvēcīgais un kopiena un atrašana, vienam otrā satikšana. Perfekt. Es kādu laiciņu atpakaļ domāju, kāpēc es daru to, ko es daru. Un, kad es sāku, tas bija jau vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Es nejauši nokļuvu IT nozarē, bet manā laikā nebija Riga Tech Girls, manā laikā nebija Liepāja Tech Girls. Un man likās, ka es esmu vientuļa tajā IT ceļā, jo manā kursā arī beigās es laikam arī biju vienīgā meitene, kamēr es studēju, un viss tā nozara bija tāda, viņi bija diezgan vīrišķīgi. Jā, tur bija dāmas, un tās, kuras tur bija ļoti jaudīgas, bez izņēmumu. Un nebija iztrūktas tas kopienas, un tad man sanāca, kā es sāku to savu karjeru, es cīnos, nebija kursi, man nebija varbūt arī tā izpratne, kā iet, man būtu tik ļoti palīdzējuši kursi, kaut kas kopā ar cilvēkiem, ko var iet, vienkārši kopīgi darīt. Un es aizbraucu no Latvijas strādāt citā valstī, un es atbraucu atpakaļ tikai un vienīgi, lai pabeigtu maģistrantūru informācija tehnoloģijās, jo bija pēdējā iespēja. Visi akadēmiskie bija izņemti, un es vēl joprojām jutos vientuļa. Un es atceros, ka man bija jāatbrauc, jāpabeidz, jāuzrakst un jāpabeidz maģistrs, jānoprezentē. Es atbraucu atpakaļ uz Liepāju. Protams, atgriešanās bija kā tāds silts apskāviens, bet šeit nebija IT cilvēki. Bija tā sajūta, ka IT jau Liepājā nav. Kur tad ir tie tavi IT cilvēki? Es domāju, kur tad man iepazīties ar līdzīgi domājošiem, jo nav daudz, kas notiek Rīgā. Toreiz arī vēl tik daudz nenotika. Tas bija arī kādus 6 gadus atpakaļ, kad es atgriezos Latvijā. Es domāju, tā nevar būt. Jābūt tiem IT cilvēkiem, jābūt savējiem. Un es paņēmu un rakstot maģistru, es paralēli uztaisīju pirmo IT waffle meetup. Un visi pēc tam man tikai cilvēki atzinās, ka viņi jau neticēja, ka kāds vispār atnāks. Ko tur tam savām vafelēm? Bet, dari. Viss bija ļoti iedrošinoši, tas bija forši. Bet pie seviem kā 10 cilvēki mēs ar tēmēm. Es sacepu vafeles, būs 100. bet beigās, atnāca ap 70 cilvēkiem. Un tas bija tas pirmais meetup. Okay. Un tad nāk nākamie meetupi. Un pie 3. meetup, kad izcēlās pauzē tāds liels skaņu vilnis, kas notiek, kāpēc tie latvieši tā komunicē savā starpā? Visi iet viens pie otra, un es sapratu, ka ir dzimusi kopiena. Un pēc tam kaut kā es vairāk ir arī Riga Tech Girls, un pēc tam es biju arī viena no dibinātājām Liepāja Tech Girls, un es jūtu, ka ir. Es jūtu, ka ir tas vilnis, un Riga Tech Girls atbrauc uz Liepāju, un meitenes. Tech Girls? Jā. Tech Girls būs un man bija pilnīgi pārliecība, ka tas aizies. Un kādreiz nebija, un tagad ir. Un tagad ir arvien vairāk, un tās kopienas mums Liepājā ir kiberkopiena radusies, kur Džeki darbojās, ņemās.
pilns ar jauniešiem, kas interesējās par spēļu izstrādi. Izcili. Perfekti, kā tu teiktu. Perfekti, tas ir perfekti. Un tagad beidzot ir. Un paldies tev, ka ir, ka notiek, ka to var just, ka šie cilvēki rodās un viņi izvēlās IT. Un mēs visi izvēlamies, un mums abām ir enerģija turpināt, jo nāk klāt ar vien vairāk jaunu cilvēku, viss notiek. Tieši tā. Un tās bija tās manas pārdomas, ka beidzot ir kopiena, beidzot ir ar labākajā ziņā tie nūģi apkārt, ar kuriem var forši panūģoties, parunāt par tehnoloģijām, kaut ko pamācīties kopā. Cik tas ir forši, kad ir tādi veidi cilvēki. Bet mēs vēl tev nelaidīsim vaļā. Mums ir sagatavot priekš tevīm ašie jautājumi, kur būs super aši jautājumi, fiksie jautājumi un tikpat fiksas atbildes. Okay. Un tas mums palīdzēs iepazīt vairāk tev kā profesionālu un kā cilvēku. Ja tev būtu superspējas, tad kādas tās būtu? Deep. Superspēja. Izstarot mieru un nomierināt apkārtējos. Tādu superspēju gribētu. Tā ir fantastiska atbilde. Paldies tev par to. Bet mēs turpinām. Tikpat aši. Kādas digitālās prasmes tu ieteiktu apgūt ikvienam? Katram pēc sava līmeņa, bet noteikti tās digitālās prasmes, kas tam cilvēkam var palīdzēt efektīvāk strādāt un dzīvot. ChatGPT. Arī. Tā ir vienkārši atbilde. Tas ir tikai vienkārši izdarāms. Tieši tā. Rakstīt īziņu vai piezvanīt? Rakstīt ziņu. Mīļākā nedēļas diena? Man visas dienas īstenībā mīļas. Bet, droši vien piekdienas, sestdienas, svētdiena, jo tas ir tad, kad var būt kopā ar saviem mīļajiem. Tieši tā. Labākā produktivitāte no rīta vai vakarā? Es esmu visu laiku produktīva. Aiziet. Meditācija, pastaiga vai izgulēties? Viss trīs. Suņi vai kaķi? Gan suņi, gan kaķi, un neviens ne otrs. Mac vai Windows? Macs. Savējais. iOS vai Android? iOS. Kur ir tālākā vai interesantākā vieta, kur tu esi bijusi? Laikam tālākā un interesantākā varētu būt Brazīlija. Bet man ļoti, ļoti patikās Omāna, kas ir tuvāk druscītiņi, bet varbūt kulturāli tā kā atšķirīgāk un ļoti, ļoti skaista vietas. Visiem iesaku aizbraukt, kas nav bijuši. Okay. Ko darīt lietainā dienā? Saritināties dīvainā ar kakao un apskauties ar savu mīļu cilvēku. Mīļākais priekšmets, kad gāju skolā? Tad man īstenībā padevās viss, un man arī diezgan patika, vairāk vai mazāk viss, bet laikam, tuvojoties vidusskolai matemātika, jo tā man tā ļoti labi sanāca. Bet man vienmēr patika arī valodas, angļu, latviešu valoda. Jā. Okay. Tad apsveic, tu to izturēji. Tagad mēs tevi pazīstam daudz labāk. Gandrīz labākie draugi ar visiem klausītājiem. Pilnībā. Okay. Paldies tev par sarunu. Un turpini darīt labās foršās lietas. Un tiekamies kādā no Riga Tech Girls vai Liepāja Tech Girls vai vēl kādos citos pasākumos saistībā ar tehnoloģiem. Jā, tā kā paldies, ka tu dari to, ko tu dari. Tu man iedvesmo. Paldies tev. Tu man iedvesmo. Nē. Tas ir pilnībā tā kā, jā, paldies tev. Paldies, ka atnāc uz podcastu. Mēs esam atkodējuši Riga Tech Girls un nedaudz arī tevi. Tā kā izdošanos un veiksmīt visā, turpini darīt to, ko tu dari, jo tas ir fantastiski un beidzot ir kopiena. Super, paldies tev, Agata. Ja arī tu vēlies pastāstīt par savu digitālo profesiju vai hobiju, raksti mums uz team@digipelv. Seko Atkodēji IT podkastam, YouTube, Facebook, kā arī populārākajās podcastu platformās. Čau!